Kad es redzu cilvēkus, kam šķietam ir viss, kas man nav, es iztēlojos, ka viņu dzīvei ir jābūt laimīgākai. Tas ir smagi, it kā nav cerība, nav prieka. Viss ir tā kā nenokārtots. Lietas, par kurām runājām jau iepriekš, uzplaut kā sievietei, pazīstot Dievu, zinot, kas mēs esam viņā, kādēļ tas ir tik grūti? Kādēļ ir tik sarežģīti kļūt dzīvīgai kā sievietei un dzīvot ar brīvību un prieku? Redziet, mūsu dzīvēm uzbrūk. Katru mirkli ap mums ir cīņa. Cīņa, kura ir nikna. Mēs dzīvojam kara zonā. Mēs nevaram runāt par brīvību un dziedināšanu un dzīvi, kādu Jēzus grib mums dot, nerunājot par garīgo cīņu. Ļaujiet man jums nolasīt no 1. Pētera 5. nodaļas, 8. un 9. pantu. Tur teikts, esiet modri un nomodā, jo jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā rūcoša lauva, meklēdams, ko aprīt. Stipri ticībā, pretojoties tam, zinādami, ka tādas pat ciešanas notiek jūsu brāļiem pasaulē. Pēters šeit kaut ko svarīgi apgalvo. Viņš apgalvo, ka garīgās cīņas ir daļa no katra cilvēka dzīves. Fakts ir tāds, ka tu kļūsti par kristieti, sākas uzbrukumi tavai teritorijai. Es mēdzu domāt, ka garīgā cīņa bija domāta cilvēkiem ar autoritāti, cilvēkiem līderiem, mācītājiem vai sludinātājiem, vai es pat nezinu, vienkārši augstākajiem, nevis parastiem cilvēkiem, nevis grāmatvežiem vai celtniekiem, ne arī juristiem un medmāsām. Es tik ļoti maldījos. Kad man tika atvērts acis uz garīgās cīņas realitāti un es sāku ņemt vērā pilnvaru un pavēli stingri stāvēt un pretoties vēlnam, es iegāju tādā brīvībā, par kādu man nebija nojausmas, ka tāda iespējama. Tā ir brīvība, kuru mēs visas vēlamies. Daudz no mums labi zina Jāņa 10:10, kur Jēzus saka, esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Patiesībā tā ir otrā puse šim pantam. Pirmā daļa saka, zaglis ir nācis, lai zaktu, slepkavotu un iznīcinātu. Te ir tā pati vēsts. Jēzus vēlas dot dzīvību, bet šo dzīvību apspiež. Mēs dzīvojam lielā mīlestības stāstā. Šis stāsts, ko Dievs stāsta, ir bagātīgs, skaists un patiess, bet kā katrā labā stāstā, ir kāds nelietis. Padomā par stāstiem, kuri tev patika. Kuri tev patika, kad augi, kur bija lielais sliktais vilks, tur bija gredzena pavēlnieks, pelnrašķītē bija ļaunās pusmāsas, karalī lauvā bija skārs un sniegbaltītē bija ļaunā karaliene, lauvā raganā un drēbju skapī baltā ragana, Titanikā briesmīgais līgavainis. Katrā stāstā ir kāds nelietis. Kādēļ? Tāpēc, kā arī tavējā ir. Bet vairums no mums to neatzīstam. Vairums no mums dzīvi uztver tā, it kā tai būtu jābūt kā dienai pludmalē. Bet ka visam būtu jāvirzās gludi un labi, un tāpēc mēs sagatavojam savu pludmales krēslu, paņemam grāmatu, saules sargu, un pēkšņi bultas sāk apkārt lidot. Tai bija jābūt lieliskai dienai, jo mēs taču atrodamies pašā labākajā pludmalē, bet redziet, mēs esam nopietni pārpratuši mūsu situāciju, un jo mēs drīzāk sapratīsim savu stāvokli, kāda esam nokļuvušas, jo labāk viss virzīsies par labu mums. Mēs piedzimām karojošā pasaulē. Atceries to ceļojumu uz apsolīto zemi, bija jākaro, lai tur nonāktu, un arī jākaro, lai to paturētu. Mēs dzīvojam lielākā stāstā, mīlestības stāstā, un te ir pamata sižets. Sātans ir nācis, lai mūs iznīcinātu. Jēzus ir nācis, lai mēs tiktu dziedinātas un atjaunotas. Atjaunošana. Tas ir mērķis, bet tam ir naidīgs pretspēks. Tā esmu es un mani brāļi un māsa bērnībā, un es kā mazulis.
Mēs dzīvojām laukos, un mums vienmēr bija dzīvnieki apkārt. Es tik ļoti mīlu dzīvniekus. Šie ir mani dārgākie cilvēki visā pasaulē. Šie bija mūsu tuvākie kaimiņi, kamēr augu. Viņi dzīvoja pastaigas attālumā, un es tur varēju aiziet viena pati. Man bija atļauts iet lejā viņus apciemot. Augot 4 bērnu ģimenē, kur bija jaunākā un vecāka uzmanība saistīja daudzas citas lietas, šie kaimiņi man dāvāja visu to uzmanību, pēc kuras ilgojos, un tas man patika. Būt precētai ar labu vīru bija viens no maniem lielākajiem sapņiem un cerībām. Patiesībā es biju precējusies 2 reizes, un abas laulības izjuka. Abi vīri izvēlējās būt neusticīgi. Tā kā es uzaugu baznīcā, tad sastapšanās ar nodevību un šķiršanās man bija neiedomājamas lietas. Es jūtos Dieva nodota. Dievs, kādēļ tu to pieļāvi? Tas spēlēja lielu lomu tajā, ko es par sevi domāju. Salīdzinot sevi ar tiem cilvēkiem, kuri ir precēti, ka viņiem ir kaut kas, kas man nav. Tas sajūta, ka neesmu mīlestības vērta, neviens mani nevēlas mīlēt. Tam, ka tava dzīve ir bijusi grūta, ir iemesls. Tam ir iemesls, kādēļ tavi ievainojumi ir tieši tajās vietās, kur tie ir, veidojot to sievieti, kas esi šodien, vai sievieti, kur jūs nekad nebūsiet. Jūs dzīvojat garīgā kara laukā. Mēs visas. Un ja jūs to apšaubiet, ieslēdziet ziņas, ieslēdziet sociālos mēdījus, mūsdienās 40 miljoni cilvēki ir pārdoti, no kuriem 25% ir bērni. Depresija, tas ir primārais iemesls invaliditātei pasaulē, pašnāvība ir otrā vietā, kā nāves iemesls. Pret mums tiek karots, un vairums no mums nav par to brīdinātas. Stāsts par tavu dzīvi ir stāsts par garu un intensīvu cīņu no tā puses, kurš tevi vislabāk pazīst, visvairāk mīl un tiecas iegūt tavu sirdi sev. Tas ir arī stāsts par ilgstošu uzbrukumu pret tavu sirdi, no tā puses, kurš zina, kas tu varētu būt un kurš baidās no tevis. Jāņa 10:10 saka patiesību, Jēzus ir nācis, lai mums būtu dzīvība un dzīve pārpilnībā, bet ir šis zaglis. Dažkārt man ir grūti noteikt, vai tas ir ienaidnieks, vai tas ir Dievs. Tas ir grūti, ja tajā ir ievīts kāds patiesības grauds, kas rada šos jautājumus. Es neesmu precēta, un man nav šāda veida attiecības. Pat ja es tās arī gribētu, tas vienkārši nav man. Ir tā sajūta, ka esmu nemīlama. Patiesībā man ir ļoti grūti atrasties pats starp jums, jo ienaidnieks man uzbrūk īpaši ar salīdzināšanu, un tas ir ļoti grūti, kad apkārt ir sieviešu grupa, un jums visām ir šīs visas lietas, mīlestība un cieņa, lietas, kuras es vēlētos, bet kuru man nav, un mani sadusmo, ka ienaidnieks grib mani apklusināt un grib, lai neatnāku, vai neesmu es pati, jo es cenšos būt kā Steisija vai Juanita, piemēram. Ja tik es varētu būt garāk, ja tik es būtu tievāk, ja tik es varētu būt precēta, ja tik varētu būt bagāta, tad rodas sajūta, ka es neesmu izvēlēta, ka esmu negribēta. Man pastāvīgi jābūt modrai, ka salīdzināšana ir viena no lietām, ar kurām ienaidnieks var novērst manu skatienu no Jēzus. Ko tu sev saki, kad ej garām spogulim? Ko tu sev saki, kad patiešām kādas lietas salēt grīstē? Ko tu sev saki, kad atstāji šādas kopā sanākšanas sapulces? Vai tu aizēji apzinoties cīņas? Jums ir jāuzregulē uztvērēji.
Garīgie pretspēki darbojas, lai mūs nošķirtu no Dieva mīlestības. Tas mūs attur noticēt, ka šī patiesība ir par mums. Ak, es ticu, ka Dievs mīl viņu, bet mani netik ļoti. Tas ir garīgā uzbrukuma rezultāts. Viņš vēlas, lai mēs noticam, ka esam niecīgākas, un viņš runā uz mums visus šos melus, kuri maisās mums pa galvu. Kad mums tos uzpūt virsū? Kad mēs jūtamies, ka neatbilstam kādam mēram? Neatbilstam un nekad neatbildīsim. Jūs dzirdējāt Sju stāstu, viņa cieši no salīdzināšanās ar citiem. Kad mēs salīdzinamies ar citiem, visi zaudē, vai nu tu esi labāka, vai nekad pietiekami laba, un tas nozog tavu dzīvi. Ienaidnieks čukst mums melus, visbiežāk par to, kas mēs esam, vai par to, kas nekad nebūsim. Un kad mēs noticam šiem meliem, mēs vienojamies ar pretinieku un piekrītam viņam. Piekrītam ienaidniekam. Tas nav tas, ko Dievs vēlas. Tas uzliek smagumu un bēdas mūsu dzīvēm. Mums ir jāsalauž šīs vienošanās un jājautā Jēzum, kas ir patiesība, ko viņš saka par mums šajās jomās. Garīgais karš ir jāizcīna un jāuzvar mūsu prātos, mūsu domu pasaulē. Tādēļ, kam tu tici? Ko tu domā? Jā, pašlaik. Ko tu domā par sevi? Ko tu domā par Dievu? Ko tu sev saki par savu dzīvi? Vai tas sakrīt ar to, ko Jēzus saka? Jo tam vajadzētu sakrist. Tas, kā domājam, kam ticam, tam ir ietekme, tas atspoguļojas mūsu dzīvē. Man personīgi dziļākais ievainojums bija, ka esmu noraidīta. Tāpēc ticēju, ka neviens nepaliks ar mani, visi noteikti aizies, un es dzīvoju zem šī spiediena un atgrūdu cilvēkus. Psalms 51:6 saka, tu vēlies patiesību manā dziļākajā būtībā, nevis ienaidnieku melus. Ja mans ievainojums bija noraidīšana, tātad es noticēju, ka sagādāju vilšanos kādam un biju negribēta. Es zinu, ka esmu ar to daudz dalījusies, tā sajūta, tā doma, ar kuru cīnos, ka ja es biju negribēta, tad tagad arī esmu negribēta. Ļaujiet parādīt, kā tas darbojas. Es salauzu šo vienošanos, ka esmu noraidīta un negribēta. Jēzus tika noraidīts manā vietā. Viņš izdarīja visu, uzvarēja visu, lai iegūtu mani sev. Dievs mani iecerēja pirms laika un pasaules rašanās. Es esmu gribēta, un tāda esi tu. Sveiki, draugi! Kā iet? Sju mājās ir viegli sajusties kā savās mājās. Viņa ir laba draudzene, apbrīnojama draudzene. Kad es apciemoju Sju, es daudz smejos. Mēs runājam par lietām, kuras mēs nevaram pārunāt citās vietās. Dzīvot vienai ir grūti. Jūs, meitenes, mani paceļat. Jūs atnesat Jēzu un pasakiet, kas ir patiesība. Jūs parādiet man patiesību, kad es to neredzu, kad es ticu meliem. Man ir jāizdara izvēle un man ir jāstāv pretīm ienaidniekam. Ja jūs atgādināsiet man, kas ir patiesība, un cilvēki apkārt nesīs man gaismu, manā drūmajā tumsā tas ļoti palīdzēs. Tas ir ļoti būtiski. Es jūs mīlu, meitenes. Mūsu sirds atjaunošana, tas ir absolūti nepieciešams, lai iegūtu dzīvi, kādu Jēzus ir mums paredzējis uzvarot, bet tā ir cīņa to atkarot. Un pirmkārt, tev jācīnās par savu sirdi, stāvot patiesībā, kura balstīta Dieva vārdā, nevis tavā pieredzē, nevis tavos apstākļos un nevis tavos ievainojumos, bet Dieva vārdā. Mērķis ir dzīve, mērķis ir atjaunošana. Mēs vēlamies, lai tu dzīvotu, un esi spējīgi cīnīties arī par citu sirdīm.
Subī, priecīgu dzimšanas dienu, ļoti mīlu tevi. Esmu tik pateicīga par tevi. Daudz laimes dzimšanas dienā, Subī. Hei, Subī, priecīgu dzimšanas dienu. Tu esi tāda dāvana manai dvēselē. Tava draudzība ir svētība un nenovērtējama dāvana. Tu man iemācīji mīlēt citus, un tas ir tāpēc, ka tu mīli apkārtējos. Tu esi tik labs sarunbiedrene un draudzene. Nav neviena kā tu. Es tik ļoti priecājos, ka esi manā dzīvē. Kad es jautāju Dievam pēc patiesības vārdiem, lai salauztu ienaidnieku melus, kurus es dzirdu, lai salauztu garīgās vienošanās, vārdi, ko Dievs uz mani runāja, ir vārdi caur manu draugu sacīto. Es esmu mīlestības svēta, es varu mīlēt, es esmu gribēta, es esmu ievērota, neesmu neredzama, esmu piepildīta, man nekā netrūkst. Manī ir vērtības, kuras piedāvāt apkārtējiem, un ja es tās nedošu, kurš tās dos?